ienākumu. Pēdējo nedēļu laikā Panorāma saņem interneta pakalpojumu sniedzēju Easy klientu sūdzības par nekvalitatīvo internetu pieslēgumu un arī telefonu operatoru vienaldzīgu attieksmi. Lielākā daļa sūdzību izteikts tieši sociālajā saziņas portālā Twitter. Tāpēc ekonomikas korespondentam Kristupam Petersonam šķita interesanti uzzināt, kā sociālās saziņas portāli globālajā tīmeklī ietekmē uzņēmējdarbības vidi arī Latvijā. Sabiedrisko attiecību speciālists Gins Knoks līdz šim 6 gadus bija uzticīgs Easy klients, taču šogad maijā viņa uzticībai tika pielikts punkts. Uz jūnija vidu internets sāk nestrādāt jau 3 dienas, vispār nestrādāt, 2 dienas vispār nestrādāt. Easy atbild vienīgā uz šo ir, vai jums, cik lampiņas jums deg, restartējiet modēmu, noteikti problēmas tur kaut kur jums dzīvoklī. Easy tagad atzīst, ka viņus piemeklēja tehniska kļūda, kā rezultātā vairāki interneti lietotāji īslaicīgi un neregulāri tikuši atslēgti no interneta. Ieviešot jauno internetu tehnoloģiju, kas spēj nodrošināt vienu no ātrākajiem internetu pieslēgumiem privātpersonām Latvijā, mēs saskārāmies ar problēmu, kad iekārtām bija programma nodrošinājuma nesadarība. Attiecīgi pēdējā mēneša laikā lielai daļai mūsu jaunā pakalpojuma klientiem radās nestabils internetu pieslēgums mājās. Parastā gadījumā ar to arī šī problēma būtu atrisināta un publiskā telpā nemaz nebūtu izskanējusi, bet tā kā Gins ir aktīvs sociālās saziņas portāla Twitter lietotājs, viņš par savu pieredzi izstāstīja citiem, un pie viņa ātri pieteicās domu biedri. Tas Latvijā radīja pirmo precedentu, pret kādu uzņēmuma nekvalitatīvi sniegtiem pakalpojumiem iestājas virtuālu cilvēku grupa, no kuriem daudzi viens otru iespējams nekad nav satikuši. Gins piekrīt, ka šādā veidā var ciest uzņēmuma reputāciju, taču nepiekrīt, ka speciāli organizējas kampaņu. Es esmu pārliecināts, ka sociālo tīklu lielais pluss ir tāds, ka tu nevari inicēt ne sliktas, ne pozitīvas, ne arī negatīvas kampaņas. Tā iemesla dēļ, ka sociālajā tīklā cilvēki dalās ar savu reālo pieredzi. Un ja pakalpojums ir izcils un labs, tad, lai kā tu censtos, tu nespētu šim pakalpojumam radīt kaut kādu neslavu. Easy, tāpat kā daudzi citi uzņēmumi, pat laban ir pakļauti nonākšanai negatīvā informācijas aprits teritorijā, kur saknes būs meklējamas sociālajos saziņas portālos. Es domāju, ka šis ir tāds pirmais daudz maz nopietnais un diskutētais gadījums, bet es domāju, ka tādi gadījumi būs noteikti. Un arvien vairāk un vairāk, jo sociālo mēdīju loma pieaug dramatiskā ātrumā, lietotāju skaits pieaug ļoti strauji, un, protams, ka komunikācijas jomā strādājoši izmanto šo tīklu un izmantos arvien vairāk un vairāk. Operatoriem ir jāskatās uz sociālajiem tīkliem, jo viņiem var viņu reputācijai vai tādām vispār, teiksim, tautas domām par viņiem var rasties kaitējums, ja viņi nevēro un neatbild uz šādām kampaņām, kas varbūt ir pamatots, varbūt nepamatots. Gintam epopeja ar Easy iespējams būtu atrisinājusies trešdien, kad uzņēmums apsolīja tehniķa pakalpojumus. Uz doto brīdi kopējā problēma tīklā nav reģistrēta, jā, bet pārbaudot signālu līdz jūsu modēmam uzrādās problēmas ar troksņu līmeni. Taču epopeja noslēdzās šodien, kad Gins ieradās Easy birojā, lai laustu līgumu. Easy pārstāvi Panorāmai atzīst, ka no šī gadījuma mācījušies 2 lietas. Tehniski viss jāpārbauda vairāk nekā 3 reizes, bet komunikācijā ar klientiem jāveic nozīmīgas reformas. Kristaps Petersons, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.